Mani interesē lielformāta kompozīcijas. Būtībā man katrs darbs veidojās kā radošs izaicinājums, kaut kāds next step. Un, teiksim, strādājot ar studentiem ar konkrēto gleznu, ar šīm 3 gleznām, bija jāsaprot, kā dabūt kompozīciju, kas būs jāglezno mums visiem kopā, 15 cilvēki. Man galvā bija tāda vīzija. No sākuma nevar saprast, kāda ir ideja. Ir uzstādījums. Teiksim tā, uzstādījums, lielformāts, BAMS 1. Nepārāk noslogots, kaut kas vienkārši. Tātad kaut kāds pieņemsim līnijas. BAMS 2 uzstādījums, lineārs, lielformāts un monokrāms. Un tad jau veidojās, tad jau saliekās. Tas, teiksim tā, tādā ziņā tāds tīri formāls piegājiens pašam procesam un gala rezultātam. Plus vēl tās tehnoloģiskās īpatnības, visu kādā veidā, kas būs par materiālu. Viņš šausmīgi horizontāli, tas pār domu gājiens bez magic. Tas magics jau sākās tajā kopdarbā, un kad tas viss nāk gaisā un tieši uz pašām beigām, kad jau sākam improvizēt no tām pašām melnajām līnijām, mēs sākam improvizēt ar materiālu dažādas, kā var redzēt, ka tas ir, tur ir izveidots bez maz vai landscape, kad mēs jau viņu varam arī dalīt mazos gabalos un jau veidosies kaut kādas arī ar mikroskopu līdz iekšā, un tur būs arī bezgalīgi. Teiksim, jā, tā bija drīzāk tāda universāla ideja, un viss sakrita tā, īstenībā baigi forši.